Sveiciens trešajā izaicinājuma dienā. Un šodien es pastāstīšu par lēmumu pieņemšanas stratēģiju. Šī ir ļoti būtiska tēma cilvēka dizainā, un pēc būtības, kamēr tu pēc tās nedzīvo, tikmēr tu īsti nevari iet tajā savā patiesajā virzienā, ja tā varētu teikt. Respektīvi, sanāk tāda maldīšanās un iešana pret straumi, tādā vienkāršā valodā izsakoties. Lūk, un kas tad vispār ir tā lēmuma pieņemšanas stratēģija, jeb autoritāte? Autoritāte ir tā tēma, par kuru mēs šodien runāsim. Cilvēka dizainā enerģētiski pareizo lēmumu pieņemšanu vienā vārdā sauc par autoritāti. Ja? Tā kā klasiski cilvēka dizaina sistēmā ir pierasts teikt autoritāte, savukārt BG5, ja, mēs sakām lēmumu pieņemšanas stratēģijas, par to es arī tūlīt izstāstīšu. Katrā ziņā vieglākais, kā to atcerēties, ja, varbūt kādreiz tie vārdi stratēģija, autoritāte, kas ir kas jūk, ir vienkārši iegaumēt, ka tikai tu pats esi autoritāte. Tikai tu pats. Un mums nevajag uzlikt autoritātes ārpus sevis. Respektīvi, tikai tu zini, kā tev ir pareizi pieņemt lēmumus. Neviens cits to nezina tavā vietā. Bet redz, mēs esam kondicionēti meklēt kaut kādu apstiprinājumu no ārpuses, dzirdēt no kādām autoritātēm ārpus sevis, vai nu tie būtu tuvākie draugi, vai tie būtu vecāki, vai tie būtu skolotāji, vai tie būtu mentori. Vienalga, mēs meklējam šos apstiprinājumus ārpus sevis. Un beigu beigās mēs lēmumus pieņemam ar prātu. Ja? It kā esam uzklausījuši kādu ārpus sevis, kādu autoritāti, ja? Un tad mēs ar prātu pieņemam lēmumu. Lūk, tas mūs patiesībā nekur tālu nevar aizvest. Un cilvēka dizains tātad māca tikai tad, kad mēs dzīvojam saskaņā ar to savu unikālo enerģiju, un tad, kad mēs spējam ieklausīties sevī, mēs spējam pieņemt tos, kad es saku pareizos, man gribas tā kā likt pēdiņās, bet, jau vispār liekas, kas gan vispār dzīvē ir pareizs vai nepareizs, jā. Viss ir, kā mēs to paskatāmies, vai ne? Mēs paši nosakam, kas ir pareizi vai nepareizi, bet tā enerģētiskā pareizība. Jā? Lūk. Un pēc būtības šī vispār tēma, kuru ir daudz vieglāk izprast tad, kad tu esi iepazinies ar enerģijas centriem, ja? Jo to tātad, kas tieši ir tā tava iekšējā autoritāte, nosaka, kādi centri tavā kartē, cilvēku dizaina kartē ir iekrāsoti. Katrā ziņā, tātad, lai tu spētu patiesi izdzīvot sevi, tev ir jāseko savai autoritātei un stratēģijai. Un stratēģija vienmēr būs saistīta ar tavu tipu, jo visiem viena tipa pārstāvjiem ir viena un tā pati stratēģija. Savukārt šīs autoritātes var būt dažādas. Ir tādas, kas ir unikālas tikai projektoriem, tur, piemēram, pašprojicētā vai mentālā, ja? Ir tādas, kas ir unikālas tikai ģeneratoriem un manifestējušiem ģeneratoriem, precīzāk tāda sakrālā, ja? Sakrāla autoritāte ir tikai viņiem, un vispār ļoti daudz dažādu versiju. Un es šeit uzskaitīšu visas stratēģijas un autoritātes atsevišķi, bet tālāk es arī tad salikšu kopā, kā tas izklausās, jo tā BG5 pieeja ir tāda, ka šo stratēģiju un autoritāti uzreiz saliek kopā kā lēmumu pieņemšanas stratēģiju. Ja? Un tieši tāpēc arī šodienas tēmas nosauc par lēmumu pieņemšanas stratēģiju. Bet pēc būtības es iedošu tādus tā kā teikumus pa teikumam, kas attiecās uz šo lēmumu pieņemšanas stratēģiju, tīri no BG5, bet es par katru autoritāti ierakstīšu atsevišķu audio. Tāpēc
Kāpēc tā? Tāpēc, ka es nonācu pie secinājuma, ka tomēr ļoti daudzi, kas atrod mani, kas arī piedalās šajā izaicinājumā, ir jau pazīstami vai tikko iepazinušies ar cilvēka dizainu, un tomēr tas populārākais, visur pieejamākais info vienmēr būs par šīm stratēģijām un autoritātēm. Un, lai arī man savā darbā ļoti gribās izmantot šo BG5 pieeju, un es to cenšos darīt, un arvien vairāk un vairāk, un es cenšos arī tos cilvēkus, kas ir manā laukā, radināt pie šīs BG5 valodas, ja tāpēc es šeit arī ļoti skaidrojošā veidā mēģinu tā kā, izstāstīt, ja kas ir tā lēma pieņemšanas stratēģija. Pēc būtības tā pati stratēģija un autoritāte klasiskajā cilvēka dizainā. Bet es saprotu, ka varbūt tāds baigais juteklis izveidosies un kaut kādā ziņā arī izveidojot karti manā mājaslapā, kur šobrīd ir pamatā arī tie klasiskie visnosaukumi, ja, būs arī vieglāk saprotams, kas tad ir jāklausās, ja, par kuru tieši autoritāti ir jāklausās tev. Lūk, tā tad. Vēlreiz atgādināšu par tipiem un to stratēģijām. Ja? Par to es vairāk esmu stāstījusi jau savā YouTube, un pievienoju arī tagad Telegram kanālā visus šos audio, kas ir tātad par ģeneratoriem, manifestējušiem ģeneratoriem. Pēc būtības viņu stratēģija ir atbildes reakcija, jeb tā vilkme. Manifestoriem tā ir informēšana, projektoriem ielūguma un atzinības gaidīšana, reflektoriem mēnesi cikla gaidīšana, jeb izdzīvošana. Lūk, un tātad, ja tu esi noklausījies vispārīgo tipu aprakstu, to pašu veco seno, ko es esmu rakstījusi, kā tur kuram tipam, kādam tipam tur 21. gadā, kādam tipam 22. gadā ierakstīju, bet, kā es saku, tā informācija ir mūžīgi derīga, un viņi īsti nenoveco, varbūt vienkārši man pašai tāda sajūta, kad es sevi klausos, un varbūt pat tā kā īsti vairs, neatpazīstu, jo man liekas, ka tagad es iespējams stāstīt varbūt kaut kā savādāk, bet no otras puses, neko jau es tur varbūt nepasaku tā īsti nepareizi arī dzene, ja? Tāpēc arī tos audio noteikti iesaku noklausīties. Un tātad, tagad es izstāstīšu par hierarhiju tieši attiecībā uz šīm autoritātēm. Es ceru, ka par stratēģijām ir skaidrs, ka katram tipam ir tā sava stratēģija, bet autoritātes tā tad ir miksētas dažādas. Ja? Lūk, un te ir atkarīgs, kas tad ir iekrāsots tajās kartēs. Visi cilvēki, kas savā kartē ierauga, ka viņiem ir iekrāsots emociju centrs, tur uzreiz ir skaidrs, šim cilvēkam ir emocionālā autoritāte. Emocionālā vai solar plexus, pēc būtības tādā BG5 valodā tas nozīmē, ka ir jāsagaida skaidrība. Skaidrības sagaidīšana, tā ir tava autoritāte. Tad, kad noklausīsies izvērstāko variantu par emocionālu autoritāti, tad tev būs skaidrs, ja kas tā ir par skaidrības sagaidīšanu. Proti, jā, emocionālā skaidrība, ja te ir domāta. Otra, un šī autoritāte emocionālā, viņa ir uz šobrīd pieejamajiem datiem statistiku 47%, bet parasti ir pieņemts teikt, ka apmēram pusē populācijas, ja šis emociju centrs ir definēts, un tad attiecīgi veselai pusē no mums ir šī emocionālā autoritāte, kas nozīmē, ka pēc būtības ir jāgaida, nevar sasteigt lēmums. Ja? Tāda veselām 35% ir sakrālā autoritāte, kas būtu sekošana tai pašai vilkmei. Un tie ģeneratori, manifestējušie ģeneratori, kuriem ir sakrāla autoritāte, ja jūs noklausieties savu tipu aprakstu, tad jūs saprotat, ka jūsu autoritāte sakrīt ar stratēģiju. Ja tie, kas ir sakrālie, tā kā viņus arī sauc par pure, tā kā tīri ģeneratori vai tīri manifestējušie ģeneratori, tas nozīmē, ka tur nav nekas tāds cits, kas iejaucās tajā lēmuma pieņemšanā. Ja? Lēmuma pieņemšanas stratēģija ir tikai un vienīgi vilkme. Tu izproti, kas ir vilkme, un ar to arī tu dzīvo. Ja tu esi šis ģenerators vai manifestējušies ģenerators ar sakrālu autoritāti, un tev nav jājauc galā ar vispārējo. Ja? Ļoti vienkārši. Viss vienkāršāk man šķiet. Tie, kam tā tad nav ne emociju centrs, ne sakrālais centrs, nākamā hierarhijā, tā kā spēcīgākais centrs varētu, kā spēcīgākais centrs, tas, kas kļūst par autoritāti, teiksim tā, ja, ir liesa.
un to sauc par liesas autoritāti, angliski ir tā kā splenic authority, jā, bet man viņa patīk latviski saukt par intuitīvo, jā, jo šis ir intuīcijas centrs par mūsu instinktiem, un BG5 valoda arī to sauc par instinktīvo zināšanu, laikam jau tāpēc, ka tiek uzskatīts, ka tas vārds intuīcija arī tas drusku ezotērisks, un BG5 visu viņi cenšas tā kā noreducēt uz tādu maks praktisku. Bet jā, sekošana tātad instinktīvai zināšanai, jeb intuīcija, sekošana intuīcija, tas ir tas, kā ir jāpieņem tie lēmumi, ja? Sekojot intuīcijai. Tad, jā, un šī intuitīvā ir apmēram 11% populācijas. Un tāda visas pārējās, ko es tālāk saukšu, tur ir ļoti maz procents. Saprotat paši, tur paliek kaut kādi 7%, ko mēs sadalām starp tām atlikušajām lēmumu pieņemšanas stratēģijām. Lūk, un tā tad ego. Ego var būt gan manifestoriem, gan projektoriem. Ja tu esi ego manifestors, ja, tad to sauc par ego manifestējošo, ja, un ja tu esi projektors, tad to sauc par ego projicēto. Ja? Bet pēc būtības tas nozīmē, ka sirds centrs ir definēts, bet nav ne intuīcijas centrs, ne sakrālais centrs, ne emociju centrs. Ja? Lūk. Un attiecīgi arī sakne, protams, tur īsti nevar būt definēta, ja nav neviens no šiem liesas sakrālā vai emociju centra. Bet sakne pati par sevi, viņa tā kā atsevišķi, viņa arī, viņa nav. Viņa nevar būt nemaz, ja, kā kaut kāda autoritāte. Tā kā, jā, vēlreiz, pirmajā vietā emocijas, tad sakrālais, tad liesa un tad sirds. Lūk, un kas ir sirds? Sirds runā par tātad, ko es gribu, ja, un tāpēc būtības ir sekošana savai gribai. Tālāk, kas notiek tālāk? Tālāk mums ir jau autoritāte, kas ir unikāla, jā, tikai un vienīgi projektoriem, un tā ir pašprojicētā. Tas ir tad, kad nav ne emocijas, ne sakrālais centrs, ne liesas centrs, ne sirds centrs. Ja neviens no šiem centriem nav definēts, var sakot, apakšā tur visi tie centri ir atvērti, bet ir identitātes centrs. Tātad šeit ir jāklausās sevis sacītajā. Ieklausīšanās sevis sacītajā būtu tādiem vienkārši izprotamiem praktiskiem vārdiem. Un tad ir tādas divas autoritātes, kuras pēc būtības skaitās, ka tās nav iekšējās autoritātes. Proti, ja tev viss zem, var sakot, ja tev ir tikai 3 augšējie centri vai tikai 2 no tiem augšējiem 3 centriem definēti, tad tev ir mentālā autoritāte, kas pēc būtības, viņa tā kā nav iekšējā vairs, jo tas ir jau vairāk tāds tā var sakot, neskaitās iekšējā, tāpēc, ka tas nav tik ļoti par ieklausīšanos tā kā sevī iekšienē, tā kā ķermenī. Tūlīt izstāstīšu, nevis tūlīt izstāstīšu, bet tajā atsevišķi audio arī par to varēs tā kā vairāk izprast. Bet pēc būtības mentāla autoritāte, tas ir tad, kad ir vai piemēram, kakls ar ažņu savienojas, vai ažņu ar galvu savienojas, tad ir jāieklausās, ko citi atbalso no tevis sacītā. Ja tur, kur pašprojicētā, tu vienkārši pats runā un dzirdi, ko tu runā, tad mentāla autoritāte ir tāda, kur tev ir jāieklausās, ko citi saka par to, ko tu saki. Respektīvi, tas būtu tā vienkārši vienā teikumā mēģinot pateikt. Protams, cilvēkiem, kuriem tu uzticies, cilvēki, kuriem nav nekādas savas agendas saucamās, ja, tur tu vari uz to paļauties. Un tāda ir mēnesis autoritāte, jā, mēnesis cikls, tātad, kas ir unikāls tikai un vienīgi vērtētājiem, reflektoriem, jā. Un īsnībā, ja reflektors noklausās savu to tipu aprakstu, tur es izstāstu gan par stratēģiju, gan par viņa šo autoritāti, kas nav tāda īsti iekšēja autoritāte arī, ja, jo šeit ir reflektora, ja vērtētāja autoritāte ir mēnesis, un tas nozīmē, ka viņam vajag gaidīt šo 28 dienu, kas ir tas mēnesis cikls, ja, un šajā 28 dienu ietveros viņam ir jāreflektē, jāizvērtē, jādiskutē, ja, par kaut kādu jautājumu, par kaut kādu, tādiem, tas, protams, par tādiem lielākiem lēmumiem, ja, ne jau par to, ko ēst pusdienās, mēnesi negaidīs, nedomās, ja ko pusdienās uztaisīt, bet, tiešām par tādiem lielākiem lēmumiem, tur pārvākties, vai tur mainīt darbu, vai, kaut kādas tādas lietas, ja. Reflektoram tiešām jāievāc vairāk informāciju un dati, un tas viņam prasa laiku, tā kā tā ir, varētu teikt, tāda visilgākā. Jā,
Nu tā, tas par hierarhiju tādā um, nu, īsajā variantā, bet tā tad paklausoties katrs to savu aprakstu, bet man liekas, šo es gribēju iekļaut vispārīgajā ievadā šodienas saturā, lai tu klausoties arī saproti, cik dažādi ir tie varianti, ja? Kā mēs pieņem tos lēmumus. Un kas ir interesanti, ko arī varbūt uzreiz rodas izpratnē, ja, kad es saku, ka tas ir balstīts uz tiem centriem, tie, kas arī redz attēlu, viņi redz, ja, kur ir tie centri, kas ir tā kā iekrāsoti tām iekšējām autoritātēm. Tas vienkārši arī mums parāda, ka tad, kad ir, piemēram, iekrāsoti vairāki centri, ja, piemēram, ģeneratoru, manifestējušie ģeneratori, kuriem ir gan emociju centrs, gan sakrālais centrs, gan intuīcijas centrs, ja, pēc būtības tās arī uzreiz ir kaut kādas 3 balsis, kas viņos runā, ja, tādas iekšējās balsis, ja, jo vienas ir tās emocijas, kas runā, tad viens ir tas sakrālais, tā vilkme, ja, kas kaut ko saka, un tad vēl intuīcija kaut ko saka. Un arī nav jau tā, ka kaut ko no tā varētu baigi diskreditēt, ja tam visam it kā var uzticēties, bet vienlaikus tomēr jāatcerās, ja emociju centrs ir hierarhijas augšgalā, un ja tā ir tava autoritāte, tad tev tomēr ir jādod sev laiks lēmumu pieņemšanai, un tu nevari vienkārši paklausīt savu intuīciju, kas būtu tāda ļoti strauja un ātra lēmumu pieņemšana. Ja? Intuitīvā ir, var teikt, visātrākā tāda, tiešām viena no ātrākajām, visātrākā pat var teikt, jā, tāda lēmuma pieņemšana. Vislēnākās emocijas vienkārši daudz lēnākas, jo tev tur jādod sev 24 stundas laika aptuveni. Tā kaut kā, jā. Un es ceru, ka tas dod to izpratni. Un tāpat arī, piemēram, ir kaut kādi kanāli, ja, kas runā par to, piemēram, kā es saku, šiem pašprojicētajiem projektoriem, ja, kad viņiem ir jārunā tur ar kaķiem, ar puķiem. Nevar sakot, jārunā skaļi, lai viņi dzirdētu paši, kā viņi par to runā. Ja, un bieži vien, piemēram, sarunāt ar draugu vai ar ko, runājot, ja viņam vienkārši kā ir skaidrs, kas ir jādara. Bet, piemēram, tas var būt palīdzoši arī kaut kādiem citiem tipiem, ja, kas varbūt, piemēram, arī man. Man ir it kā emocionāla autoritāte, bet man, piemēram, ir 23, 43 kanāls. Tas ir kanāls, kas savieno kaklu ar ažna, ja prāta centru, ja. Lūk, un tad tiem visiem cilvēkiem, kuriem arī ir šis kanāls 23, 43, tiem arī var ļoti nākt par labu, kad viņi runā, un tad viņi paši runājot nonāk pie kaut kādām atklāsmēm, ja. Un tad ļoti palīdz, es nezinu, vienkārši parunāt ar draudzeni vai ierakstīt sev kādu garāku audio ziņu pašam priekš sevis, ja. Lūk. Tā kā, tur atkal, es saku, ir jāskatās tāpatās karte kopumā, bet, šī ir viena no tām svarīgākajām lietām, kas ir jāzina par savu cilvēka dizainu. Un man tiešām gribētos domāt, kad noklausoties to saturu, ko šajās dienās būšu ielikusi Telegram kanālā, ko es esmu ielikusi, jāsaka, laikam jau tā būtu pareizi tagad, tev jau ir diezgan, tāda būs skaidrība, ja? Bet tad atgriežamies pie tā, kā vislabāk pieņemt lēmumus. Lēmumi, kurus mēs pieņemam, veido mūsu dzīvi. Es domāju, ka tas ir skaidrs. Un tāpēc zināt, kā ar pārliecību pieņemt labākos lēmumus un labākajā laikā ir atslēga, lai mēs varētu noņemt jebkādu pretestību un pieredzētu panākumus. Un tad, kad tu izmanto savu lēmumu pieņemšanas stratēģiju, tevī ir tā pārliecība un miers, kas rodas zinot, ka tu esi izdarījis pareizo izvēli. Savukārt tad, kad tu neizmanto savu lēmumu pieņemšanas stratēģiju, tu vari izjust satraukumu burtiski par katru lēmumu un arī nožēlot savas izdarītās izvēles. Un cik bieži tu nožēlo savus pieņemtos lēmumus? Padomā par to, tas jau būs tāds labs rādītājs. Lūk, sliktākais veids, kā pieņemt lēmumus. Pretēji populārajiem viedoklim, ja, sliktākais veids, kā pieņemt lēmumus, ir ar prātu. Jo, kas ir jāsaprot? Prāts ir lieliski noderīgs, lai mēs vērotu, mācītos, uzņemtu informāciju, bet tas bieži vien apšaubīs tavu patieso lēmumu pieņemšanas stratēģiju. Prāts darbojas ļoti bināri, vai viens vai otrs, balts vai melns, plus un mīnus, ja? Tātad tas neiekļaus visu to pilno ainu, kas tu esi. Un tu neesi tikai tavs prāts.
Prātam patīk izdomāt savus stāstus, un viņam patīk stāstīt tev melus. Jo prāts parasti runā ar tiem limitējošiem priekšstatiem. Viņš tev stāsta visu, viņš runā ar limitiem, un viņš runā ar to viltus es. Un es pievienošu arī šajā izaicinājumā tādu zīmējumu, kur ir visi enerģijas centri. Redzam, tur ir tā kā špikerīts, lai saprastu, kas ir katrā enerģijas centrā tās galvenās tēmas, un tur ir tas viltus es jautājums. Un arī tad vēl atsevišķi, kas ir viltus es katrā centrā. Ja? Nu, piemēram, ja viltus es atvērtajā sirdī neredz savu vērtību, visiem tiem cilvēkiem, kam nav iekrāsots sirds centrs, ja viņiem var būt tāds izaicinājumi, ja, tā kā redzēt savu vērtību, bieži vien uzlikt cenu savam pakalpojumam, ja tas arī saistīts ar to, cik tu esi pārliecināts par to, kāda ir tava vērtība, kāda ir tava produktu vērtība, ko tu radīji un tam līdzīgi. Un tad šis cilvēks, ja, viņš varbūt tā kā viņam tā kā liekas, ka viņš varētu tur uzlikt varbūt kaut kādu tādu, nezinu, viņš izdomā ciparu, bet tad viņa prāts viņam saka, kur tu tādu ciparu liksi, kur tu esi redzējis, ka kāds liek tādu ciparu, tās taču ir par daudz, neviens tev nepirks, kas tad tev tur ir tik labs, lai kāds tev pirktu par tādu ciparu, ja? Tas ir viss, ko sāk runāt prāts, un tas prāts, ja viņš runā tajā viltus es, un tas viltus es vienkārši ir tas, kurš tā kā neredz vērtību. Jā, tas ir tāds kā viens piemērs. Vai arī, ja tev ir atvērts saknes centrs, un kur ir tā kā spiediens, būt brīvam no spiedieniem. Tad te arī tev kāds kaut ko, piemēram, pēdējā brīža iespēja, pēdējās 20 minūtes tev izlaiž kaut kāds tur, nezinu, paziņojums, tu vari nopirkt tagad kaut kādu kursu, uz kuru tu esi metis acis ar 50% atlaidi, bet tikai šitās 20 minūtes. Un tad tev ir uzreiz tāds, tavs prāts saka, pērc, ja tu nepirksi tagad, tev nekad vairs nebūs iespēja pasēst, jo tavs naudas ietaupīsi, pērc, tev noteikti ir jāpērk tagad, tāpēc, ka tādas iespējas vairs nebūs, jā. Un tu palaidīsi garām savu iespēju, un beigās nekad tu to kursu nenopirksi, jo, par lielāku cenu tev vairs negribēsies pirkt. Prāts tev saka, ja, ka ir jāpērk tagad, tāpēc, ka, paskaties, jā, taču tik izdevīgi. Bet patiesībā tas ir tas spiediens, jā, tas ir tas viltus es, kuram liekas, ka viņš dzīvē kaut ko nokavēs, ja viņš neņems un netvers tagad. Bet īstenībā atvērtajam saknes centram nekad uz šādiem spiedieniem nevajadzētu, tā kā parakstīties. Lūk. Un tas vienkārši atkal ir piemērs, kā tas prāts runāts ar to viltus es. Ja? Un tāpēc arī ir būtiski tā kā izprast tos visus viltus es tajos centros. Es ielikšu ar sakoto špikeri. Protams, viņš nebūs tāds, jūs tur izlasīsiet katrs, kāds sapratīs, kāds varbūt nesapratīs. Protams, enerģijas centri tā ir vesela tēma, tur par katru centru, es nezinu, varētu runāt stundu, man liekas, no vietas, ļoti smalki izķidājot. Jā, tā kā es to bildi vienkārši ielikšu, bet, vai es tur tā kā baigi izvērsti atbildēšu uz kaut kādiem tādiem jautājumiem, es nezinu, tā kā skatieties, jums ir jautājumi, protams, prasat, bet, es kā iniciētājs, kuram nepatīk atbildēt uz kaut kādiem tādiem jautājumiem, kuriem man negribas atbildēt, uz kuriem man nav impulsa atbildēt, tad droši vien arī, tur baigi neieraušos tajā visā, neievilkšos, bet pēc būtības, protams, iespēja robežās. Es vienmēr, tie, kas man kādreiz kaut ko prasījuši, tie jau zina, kad cik es varu, tik es atbildu un tik es palīdzu. Ja? Lūk. Bet, vārds sakot, jebkurā gadījumā, ja grib smalki un izvērsti, tad ir jāiet uz izvērstu, var pierakstīties uz izvērstu sarunu. Ja? Lūk. Vārds sakot, prāts darbojas balstoties bailēs. Un prāts vienmēr, viņš pēc būtības, viņš rūpēs par to, lai tu izdzīvotu, ja? Un viņš, un tāpēc arī bailes, protams, ir dabiski, tā kā dabiski, kad ja mums nebūtu baili, tad mums nebūtu tā kaut kāda instinkta, ja? Tur, nezinu, bēgt no briesmām, ja? Un tam līdzīgi. Bet prāts ir zem spiediena. Prāts ir zem spiediena pierādīt sevi, prāts ir zem spiediena izvairīties no konfrontācijas, būt pārliecināts, steigties pieņemt lēmumus, rīkoties, lai iederētos, darīt to, ko citi apgalvo, ka vajadzētu darīt, vai arī darīt to, ko tev liekas, ka vajadzētu. Ja? Un vispār, kā tu sevi pieķers pie tāda, man vajadzētu darīt, un man vajadzētu, ja tas jau ir kaut kāds tāds, kaut kāds tā kā neriktīgs, ja? Ko tev vajadzētu? Tevs prāts saka, ka tev vajadzētu, vai tev tiešām vajadzētu?
Nu, jā, un ir jau tā, ja, kas skan modinātājs 7 no rīta ķermenis saka, ka gribu gulēt, tad prāts saka, nu, tev vajadzētu celties. Droši vien, ja tev tie bērni jāved uz skolu, tad jau nav jau baigi variantu, jā. Bet, nu, dažkārt arī tas liek aizdomāties, kāpēc mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur mēs esam paši savu dzīvi iekārtojuši tā, kur mums tik daudz ko vajadzētu, kaut arī mēs to varbūt nemaz negribam un ķermeniski esam pārguruši, noguruši un jau izsīkuši. Ja? Nu, lūk. Un tagad es iziešu cauri tātad visām tām, es tādus iedošu tādus teikumus īsus, priekš katra tipa un tā salikuma, ja, atkarībā kāds viņš ir tas, kāda ir tā autoritāte. Bet vēlreiz, šie būs tikai tādi teikumi, kas ir, tā kā izējot no BG5, ja, bet klausies to audio, kas būs pievienots, tā kā klāt pēc šī garā ievada materiāla. Ja? Nu, lūk, tātad par to, kā tu pieņemsi vislabākos lēmumus. Tātad, kā emocionālais ģenerators vai emocionālais manifestējušais ģenerators. Proti, tas ir, ja tu esi klasiskais vai ekspres būvētājs, un tu uztaisi to savu karti, un tu redzi, ja, ka tur ģenerators, tur iekavās būs rakstīts klasiskais būvētājs, ja, vai manifestējušais ģenerators, iekavās būs rakstīts ekspres būvētājs, un tur pie iekšējās autoritātes tev ir rakstīts emocionālā. Ja? Tad tu zini, ka tu esi emocionālais, ja? Ģenerators vai manifestējušais ģenerators. Tātad, tu pieņemsi vislabākos lēmumus, kad gaidīsi, lai atbildētu kaut kam ārpus sevis, ja? Tā būs tā stratēģija. Un tad sagaidīsi skaidrību, kas būtu tā kā tā autoritāte, ja? Gaidīt to skaidrību, emocionālo skaidrību. Es tā ļoti lēnām, lai, varbūt tā kā tiem, kam jau ir tā kā ieskats kaut kāda stratēģija un autoritāte, lai saprotu, lai jūs saprotu, kā šie teikumi tā kā veidojas. Bet, pēc būtības tas ļoti vienkārši teikums, ja? Kas ir tā lēma pieņemšanas stratēģija? Gaidīt, lai atbildētu. Tātad kaut kam ārpus sevis, ja, lai tā tava vilkme darbojas, un tad sagaidīt skaidrību, tā kā izdzīvot to savas emocijas. Tālāk, kā sakrālais ģenerators vai sakrālais manifestējušais ģenerators, ja? Tātad, tu pieņemsi vislabākos lēmumus, kad gaidīsi, lai atbildētu kaut kam ārpus sevis, ja? Atkal, lai iekustinās tā vilkme kaut kāda. Un tad tu vienkārši seko šai vilkmei. Viss. Tev ir jāzina tikai vilkme, ja tu esi sakrālais. Tālāk, ar būvētājiem, tad šis arī ir viss, ja? Tur ir divi varianti, kas var būt vai emocionālais vai sakrālais. Tālāk ķeramies pie manifestoriem, jeb iniciētājiem. Kā emocionālais manifestors, jeb emocionālais iniciētājs? Tas ir tāds kā es, piemēram, ja? Tu pieņemsi vislabākos lēmumus, kad tātad sagaidi, ka tava emocionālā skaidrība tevi iekustina, ja? Respektīvi, tev vispirms ir jānonāk kaut kādā emocionālā skaidrībā. Un tad, kad tev tā emocionālā skaidrība ir, tad tu vienkārši informē un rīkojies. Ja? Bet jāatcerās informēt, jo informēšana ir tava stratēģija. Ja tu aizmirsīsi informēt, tu vienkārši ies un darīsi. Atkal tur būs pretestība, tur būs dusmas, tur kaut kas tāds. Ja? Tā kā informē, pirms rīkojies. To vienmēr atceries. Un ko vēl ir svarīgi atcerēties, informēt tos cilvēkus, kurus tas ietekmēs vistiešākajā veidā. Ja? Tev nav jāizklādzina tur visai pasaulē, ko tagad taisies darīt. Ja? Bet tiem, kurus tas tiešām ietekmēs visspēcīgāk. Kā intuitīvais manifestors, jeb intuitīvais iniciētājs. Tātad, ja tev nav emociju centrs, sakrālais, protams, tev nemaz nevar būt, ja tu esi iniciētājs, ja? Tad tev ir, piemēram, liesas centrs ir iekrāsots, ja? Intuīcijas centrs. Un tad tu pieņemsi vislabākos lēmumus, kad tu uzticies savai intuīcijai, ja? Tātad intuīciju dzirdi, un tad tu vienkārši informē, pirms rīkojies. Un šis ir ļoti ātri, jo intuīcija ir tāda ātra. Dzirdi savu intuīciju, tu informē, ko darīsi, un tu rīkojies. Kā ego manifestors, jeb ego iniciētājs, ja? Šī ir tātad arī, šis ir ļoti reti pie manis arī atnāk kāds ego manifestors, šī ir ļoti reti tiešām sastopama tāda, jau daudz retāk, ja? Reflektori sastopami biežāk nekā ego manifestori, ja? Tas ir tas, ko es gribu pateikt. Un te ir tā, tava griba tevi iekustina, vienkārši, ko tu gribi, ja? Un tad tu informē un rīkojies. Tieši tik vienkārši.
It kā vienkārši, bet tas nav vienkārši. Tad, kad tu esi kondicionēts dzīvot savādāk. Ja? Un kad viltus es caur visām maliņām ar tevi runā. Nevis caur visām maliņām, bet caur to tavu prātu. Ja? Tālāk. Dosimies pie padomdevējiem. Šeit ir ļoti daudz variantu. Veseli, tā kā 5 varianti sanāk man, ja es saskaitu pareizi. Tātad, kā emocionālais projektors, jeb emocionālais padomdevējs. Tu pieņemsi vislabākos lēmumus, kad gaidi atzīšanu un ielūgumu, tas tātad vienmēr padomdevējiem iet pa priekšu, ja? Un tad sagaidi skaidrību, pirms sāc rīkoties. Tad vispirms tev ir šis ielūgums, tad tev ir vēl jātiek skaidrībā, un tikai tad tu rīkojies. Ja tu esi intuitīvais projektors, ja tev emociju centrs tātad nav definēts, ja tev ir liesas centrs, tad tu gaidi atzīšanu un ielūgumu, un tad seko savai intuīcijai. Arī diezgan tas ir ļoti veikli. Ko līdz tev ir ielūgums, tā tu ļoti veikli var kustēties. Tālāk, kā pašprojicētais projektors, ja, kas arī šis jau ir tikai projektoriem īpaši, ja viņiem pieejama autoritāte, ja, pašprojicētā. Tātad, kā šis pašprojicētais padomdevējs, tu gaidi atzīšanu un ielūgumu, un tād tev ir jārunā ar kādu, ja, kaut vai ar sevi, un vienkārši jāklausās savā sacītajā, jādzird, kā tas skan. Jā, cik tur ir entuziasms, cik tur, un tā kā tava balss tevi nodos, teiksim tā, ja, vai cik ļoti to gribi, negribi, vajag tev to vai nevajag, ja, tu tur kaut ko iespējams svērsi ar prātu vai kā, ja, bet atkal runa arī sadzird arī visos viltus es un tam līdzīgi, ja, bet ar tādu apzinātību tas arī sanāk diezgan. Viss šis, protams, ir par apzinātību, ja. Tālāk, kā ego projektors, jeb ego padomdevējs, tu pieņemsi vislabākos lēmumus, kad gaidi atzīšanu ielūgumu, un tāda seko savai gribai. Vienkārši tev ir ielūgums, un tu gribi es to vai negribu. Ja? Griba mani tur virza vai nevirza. Ja? Lūk. Tad mentālais projektors, jeb mentālais padomdevējs, atkal vislabākos lēmumus pieņem tad, kad gaida to atzīšanu un ielūgumu. Ja? Kad ir tas ielūgums, kas nāk kopā ar to atzīšanu, ja? Ka tu tiešām esi novērtēts par to, kas tu esi. Un tad viņš arī klausās savā sacītajā, bet balstoties uz to, ko atbalso tava uzticības persona. Šeit vajag tā kā būt, te ļoti svarīgi vispār būt pareizajā vidē ar pareizajiem cilvēkiem, savādāk, kamēr mentālajā projektori, kamēr reflektori vērtētāji, kamēr viņi nav savā īstajā vidē ar īstajiem cilvēkiem, viņiem ir ļoti izaicinoši pieņemt tos lēmumus īstos, pareizākos. Ja? Jo ir svarīgi, lai ir šīs uzticības personas, lai ir kāds, ar kuru tā kā, pārunāt lietas. Ja? Padiskutēt reflektoriem, piemēram, svarīgi. Un arī projektoriem svarīgi padiskutēt, protams. Ja? Kuram padomdevējiem gan nepatīk dalba diskusija. Jā. Lūk, tā kā noklausoties to garāko drusiņu ierakstiņu, es ceru, ka būs skaidrs. Un tad kā reflektors, jeb kā vērtētājs, tu pieņemsi vislabākos lēmumus, kad gaidīsi 28 dienu ciklu, lai pārdomātu, novērtētu un apspriestu, un tikai tad rīkotos. Ja? Lūk, tātad šie ir vislabākie lēmumi, ja? Kā var vislabākos lēmumus pieņemt saskaņā ar šo. Un šajos teikumos, ko es nolasīju, šeit bija gan tā stratēģija iekļauta katram tipam, ja? Tāpēc arī tur atkārtojās visu laiku, ja? Gan šīs autoritātes. Tālūk, es ceru, ka tā kopbilde izveidojas. Un kas tad būtu sliktākais veids, kā pieņemt lēmumus? To jau es teicu. Prāts. Vienkārši vēlreiz to atgādinu. Prāts runā caur viltus es. Lielākajā daļā gadījumu. Un tikai tad, kad mēs dzīvojam saskaņā ar šo savu stratēģiju un autoritāti, jā, tad
nu, pēc būtības arī tas prāts un visi mūsu nedefinētie centri, ja, kaut kādā mirklī kļūst par nu, tādiem mūsu gudrības centriem. Jo tas arī tas, kur mēs esam nākuši gūt gudrību, viss, kas mums ir atvērts kartē. Un tad tajā mirklī, kad tu vairs nu, nedarbojies no šīs viltus es pozīcijas, ja, ka tu esi ticis vaļā no tā conditioning, ja, no tās ietekmes, no tās sabiedrības uzliktiem visiem tiem noslāņojumiem, ja, tāda arī visi šie mūsu nedefinētie centri mūsu, nu, ļoti skaidri var informēt par to, kas tad mums apkārt notiek. Ja? Tad mēs, piemēram, ar atvērtajām emocijām cilvēks jūt, no kurienes nāk tās emocijas, ja? No kurienes viņš viņas pastiprina, kurā mirklī un tam līdzīgi. Un, respektīvi, tad, kad tev ir šī apzinātība, tad, kad tev ir šī gudrība, ja? Tad vienkārši tu dzīvo saskaņā ar to savu to enerģētisko pareizību, ja? Un arī tu uzreiz, tev ir uzreiz tāds, nu, tā spēja būt, nu, iedot to savu gudrību tā kā citiem, nodot viņu tā kā tālāk, ja? Un tad, nu, pēc būtības tu, nu, tā kā tad, kad tu dod padomu citam, tu esi tā ārēja autoritāte, ja? Un, un tu vari dalīties savā gudrībā, tu vari dalīties savā pieredzē, ja? Un tas ir tās visas lietas, ko jau mēs te darām cilvēku internetā un vis kaut kur citur dzīvē. Jā, bet, jā, nu, vārds sakot, ir jāsaprot, ka tas prāts, ja, nav jau tā, ka viņš mums ir tagad nekam nevajadzīgs un ārā metams. Ja, mēs varam visādus foršus jautājumus uzdot, mēs varam kaut ko iemācīties, interpretēt, atcerēties, organizēt, ja, un ir tik daudz visādu veidu, kā tieši pateicoties, nu, pateicoties saviem ģeniālajiem prātiem, mēs varam dalīties ar tām dotībām, kas mums ir, ja, ar tiem cilvēkiem, kur gatavi uzņemt šo informāciju, šīs zināšanas, šo gudrību, ja, un tie cilvēki, kas tevī klausīsies, galvenais ir, ka viņi tevī klausīsies un atbildēs tev no tās savas iekšējās autoritātes. Ja? Un šodien es pat nezinu, kā lai es to tā foršāk izstāstu, bet to ir tik būtiski saprast, ka arī cilvēka dizains, tu nevari tā kā cilvēka dizainu vai astroloģiju vai numeroloģiju, vai nu vienalga, ko paņemt kā kaut ko ārēju autoritāti. Jā, man tur saka tā, man tā ir jādara. Un tāpēc arī šis, ko es stāstu, tev ir vienkārši jāsajūt, un, nu, pa lielam tu vari ielikt eksperimentā, jā, varbūt tajā pirmajā mirklī tas būs, ai, nu jā, tas jau ir tā kā paņemt no ārējas autoritātes. Ja tev tas tā kā šī informācija nenosēžas, un ja tev ir iekšēji sajūta, nu, nē, tas nav man kaut kas, ko man tur jāklausās, ko es pats runāju, what the heck, kas tas tāds ir, jā? Ja tev ir tāda sajūta, tad arī nedari to. Pienāks mirklis, un varbūt tu tev aizies, un tu sapratīsi, un varbūt tas dabiski notiks, un varbūt sapratīsi, ka tu jau vienmēr esi darījis, jā. Bet nedari neko, ja tev iekšēji ir tāda pretestība. Jo, nu, protams, pretestība var būt tāpēc, ka tas viltus es ļoti pretojas, ka kāds viņu grib izdzīt no viņas siltās un ērtās vietiņas. Ja? Bet otrs, ka varbūt arī tiešām nevajag. Varbūt tas nav īstais laiks, nav īstais mirklis, bet, nu, kā saka, ka students ir gatavs, tad skolotājs parādās. Un es domāju, ka arī jūs, lielākā daļa, kas šeit esat un šo klausaties, visticamākais jūs klausāties tieši tāpēc, ka jūs esat gatavi, ka jūs beidzot gribat dzīvot sev patiesāk un tajā enerģētiskajā balansā saucamajā, plūstošāk, ja, saskaņā ar sevi. Un to, vai tā ir saskaņa ar tevi vai nav, tu sapratīsi tikai tad, kad tu sāksi tos lēmumus tiešām pieņemt. Nevis klausot savam prātam, ja, kurš visādos limitos ar tevi runā, bet tiešām ieklausoties sevi. Un pie sevis, un kas ir visinteresantākais, un reizēm tāds ironiskākais, ja, kā mēs mēģinam it kā ieklausīties sevi, bet ar tādu sistēmu kā cilvēka dizains, kur ir ļoti komplicēta un sarežģīta. Un pēc būtības mūsu prāts, viņš vienkārši atplauks, kad viņš dzird šo sarežģītību, un tad viņam liekas, es gribu vēl zināt, tad viņš grib zināt par visiem vārtiņiem, par visiem kanāliņiem, par visiem tur cipariņiem, kas tur tie cilvēka dizainā, par visu, ja. Bet, zini kā, tev nav jāzina nekas vairāk kā savu stratēģiju un autoritāti. Un pēc būtības ir dzīvo saskaņā ar savu šo lēmumu pieņemšanas stratēģiju, ja kas ir tā stratēģija un autoritāte.
tad viss pārējais vienkārši dabiski tā kā sāks notikt, un tu vienkārši to savu dizainu sāks izdzīvot. Un tas ir tiešām jāsaprot. Un es zinu, ka daudziem liekas, ka Dievs, cik var runāt par to stratēģiju un autoritāti, bet pēc būtības es šo izaicinājumu izveidoju tieši ar domu, lai tev beidzot būtu skaidrs, kas ir tava stratēģija un kas ir tava autoritāte. Un ierakstīt par autoritātēm audio es jau gribu sen, bet šis izaicinājums man beidzot būs piespiedis to izdarīt. Ja? Pašas impulss man šeit būs novedis beigās. Nu, lūk, tā kā es tiešām ceru, ka tu nenovērtēsi to par zemu, ko es tev iedodu, jo pēc būtības es tev saku, kā ir, šito pietiek. Un tev pat neko vairāk nevajag, ja tu šito sāc likt praksē. Nu, līdz praksē pēc 2 gadi nāc pie manis, un ja tev dzīve nav uzlabojusies, tad vari parakt dziļāk. Nu, labi, nu, protams, ja ir vilkme, ka tā kā nē, man vajag tagad, es tagad gribu dziļāk, ja pie manis ir iespēja tikt, pirmais tāds solis ir ietekme, ja, kur tā kā vairāk saprast par savu ietekmi šeit, ja. Bet tas viss bāzējas tātad, jebkurā gadījumā, tam nekam no tādas informācijas nav jēgas, ja mēs nezinām savu stratēģiju un savu autoritāti, un ja mēs nesākam dzīvot saskaņā ar to. Tāpēc es tevi aicinu likt šo praksē. Un tad, kad mēs sakam dzīvot cilvēka dizaina eksperimentu, ja, tad tas to arī nozīmē. Praktizēt to, ko tu esi iemācījies teorijas līmenī. Un tāpēc, ja tev ir, piemēram, emocionāla autoritāte, nu vienkārši paskaties, kas notiek, kad tu vienkārši nevis uzreiz pasaki jā vai nē, ja, bet kad tu iedod, nu, tā kā laiku teikt, nu, tā kā gribās teikt, jā, bet es tev došu atbildi rītdien, ja. Nu, un tad tam cilvēkam, kas tev kaut ko prasa, tu viņam dot atbildi rītdien. Kaut kā, nu, atkarība atkal, kas tas ir, protams, kaut kādu, nu, kā jau es saku, ja nāks pusdienās vai nenāks, ja, tu neteiksi tur, es tev pateikšu rītdien. Jā, bet, nu, par kaut kādiem, vai tu uzņemsies šo projektu vai neuzņemsies, vai tu brauks ar mani ceļojumā, vai tu nebrauksi, ja. Nu, tādus lēmumus tu mierīgi pārguli naktī, ja tev ir emocionāla autoritāte. Un tā katrs jūs iepazīsties ar šo savu autoritāti, noklausoties tātad tos audio vēl to papildus audio, kas vēl būs, viņi nebūs tādi beig garie, bet, nu, es tā īsti pastāstīšu par katru. Un padomājiet vienkārši, vai jūs tā dzīvojat, vai jūs jau dzīvojat saskaņā ar to, jo pēc būtības, nu, kā daudz jau arī dzīvo saskaņā ar to, un tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Bet es domāju, ka tiem, kam ir jau vairāk ir atvērtības dizainā, jo ir lielāks izaicinājums dzīvot sevi. Ja? Tiem vienmēr bijusi lielāka ietekme no malas. Protams, ir atkarīgs, kā ir audzināti un tā, ja vecāki ir forši uzreiz redzējuši, kas atbalsta to bērnu un nav mēģinājuši viņu iespiest tajā sistēmā, ja, tad ir savādāk. Bet, nu, jā, tāpēc arī laikam ir tik vērtīgi zināt šos dizainus par saviem bērniem, un tad mēs viņus varam nemīcīt pēc sevis, ja, bet ļaut viņiem būt tas, kas viņi ir. Tālūk. Tā kā jā, ar to es arī beigšu. Ļoti gari beigās man sanāca. Man pat bail skatīties, cik ir laiks. Es domāju, kādu pusstundu droši vien runāju. Es pat nezinu, kur pulksten. Jēziņ, 40 minūtes. Nu, labi, super, pēdējā diena. Nu, tad, ja jūs noklausījāties savu audio par savu tipu, tad rekur vēl 40 minūtes tam visam pavirs un nebūs nekas traģisks. Nu, lūk, tā, es tagad pāršķirstu savus pierakstus, kas man vēl jāpasaka. Labi, es arī te laikam beigšu, lai tiešām nav pārlieku gari. Un es katrā ziņā gribu tev pateikt paldies, ka tu biji kopā ar mani šīs dienas, un es tiešām ceru, ka tev tagad ir skaidrs vai vismaz par kripatiņu skaidrāks, kā tev ir jāvirzās pa savu dzīvi saskaņā ar savu lēmumu pieņemšanas stratēģiju. Nu, un pavisam tā vienkārši atbilde būtu, ka tas ir klausoties sevī, jā, klausoties sevī, un jebkuras darbības, kas tevi var vedināt uz šo ieklausīšanos sevī, ir ļoti atbalstāmas, un es tevi vedinu, ej dabā, sēdi pie jūras, ej sēdi mežā, vienkārši klausies klusumā, ja tev nepatīk kaut kādas spirituālas prakses, bet tu noteikti vari iet pameditēt, jā, elpošanas prakses, jebkas, kas tevi vedīs tuvāk sev, ieklausīties sevi un savā ķermenī, un arī ķermenis fiziski, kustība, jā, joga, es nezinu, kādam tā ir vienkārši tiešām sporta zāle, kur tev ir jāsako līdzi, ko tu dari, un tajā ķermenī tā kā tomēr, un ir,
nu, jāklausās, jā. Un tāpēc, man liekas, ir ļoti interesanti, ir cilvēks, kas sāk ar to prātu, un tad aiziet uz to ķermeni un saprot, ka tas ir arī ļoti svarīgi. Ja? Un tad ir otrādi tie, kas ir sākuši ar ķermeni, tad viņi aiziet tā kā uz to, nu, uz to, tā kā uz to garīgo un uz to spirituālo un uz to. Un neviens nav pareizāks vai nepareizāks ceļš, bet ir jāsaprot, ka mums ir jāintegrē tas viss, un arī cilvēka dizains. Viņš tā tad nav tikai par prātu, viņš ir par to ķermeni. Jā? Tāpēc klausīties sevi un savā ķermenī. Un tās ķermeniskās reakcijas mums jau ļoti daudz ko pasaka. Ja? Ko saka mūsu sajūtas, ko pasaka mūsu balss, kad mēs runājam, ko pasaka mūsu, nezinu, tā vilkme, ja, tā sakrālā iekšējā atbilde. Un var sakot, viss kaut kas, ja? Intuīcija, kā kuram viņa kustās. Nu, tā kaut kā, var sakot, klausa savai sirdī. Un es tiešām no visas sirds priecāšos par jebkādu atgriezenisko saiti. Un es pat pēdējā dienā varbūt, nu, es nezinu, es tā kā domāju, ko templētu ielikt, bet tad atkal domāju, nu, tad kādu lai es lieku. Un tad es sapratu, ka es negribu vispār nevienu ierobežot un kaut ko tā kā pieprasīt un kaut kādus uzstādījumus likt. Vienkārši atrodot to savu, nu, tos savus atslēgas vārdus no visa šī izaicinājuma. Es nezinu, atrodu kādu foršu bildi, kādu noskaņas bildi, nezinu, ieeju Pinterestā kaut ko, kas tev asociēs ar tavu tipu vai tavu stratēģiju, vai nu, kaut kādu vizualizāciju, kas tev vienkārši tā kā liekas, oh jā, šitais ir tāds, tā kā es, jā, man ir raksturojoša kaut kāda bilde, vai savu bildi, uzliec savu bildi un uzraksti kādu teikumu par to, kā tev ir jāvirzās pa dzīvi, jā. Nu, ko tu esi tā kā iemācījies, ieguvis no šī? Kaut vai vienu atslēgas teikumu, kas ir tevi norizonējis, klausoties par savu tipu, vai vienu atslēgas teikumu, kas tevi ir norizonējis, klausoties par savu to stratēģiju. Nu, vienalga. Jebko, jebkas. Vienkārši man tiešām interesē, ko tu sev paņemsi no šī. Ko tu sev paņemsi? Un tā kā, ja tev, protams, ir tā vilkme un vēlme padalīties, tad dalies. Bet arī es nevienu nespiežu, un es zinu, ka katram ir tas savs laiks, kad viņš gribēs padalīties. Un varbūt kāds to varēs izdarīt tikai tad, kad viņš jau būs nointegrējis šo informāciju. Ja? Nevis tikai tā, jā, rekur, es kaut ko iemācījos, ja, bet īstenībā es vispār nesaprotu, kā to izmantot. Ja? Vienkārši lietas praksē. Bet, nu, droši jautājiet, ir kaut kādas neskaidrības, kaut kādi jautājumi, jo, kā es vienmēr saku, mēs esam arī pretstatu būtnes, un daudz kas bieži vien arī tāds pretstatīgs mūsu dizainā, mūsu astroloģijā, un tad ir interesanti, kā tas viss sajiet kopā un kā tas viens otru papildina un saslēdzās un tam līdzīgi. Jo, nu, jā, piemēram, arī man, kā cilvēkam, kuram, piemēram, tur Mēnesis un Mars ir auna zīmē, ja, tāds ļoti impulsīvs, esmu, varētu teikt, pēc dabas. Un tad es uzzinu, ka man ir emocionāla autoritāte, ja, un man ir tā kā jāgaida. Tā kā man nav viegli gaidīt, bet vienlaikus, tad, kad es to sāku likt lietā, un es tiešām sāku pieņemt lēmumus, dodot sev laiku, katrs lēmums, ko es pieņēmu, bija man daudz pareizāks. Nekā, nu, viņš mani aizveda tādā foršā plūsmā, un kaut kādā, nu, tā plūsma vienmēr tā kā parāda, ja viss ir mierīgi, ir bez tādām tur, nu, respektīvi, ir tikai zaļie karogi un ka nav to sarkano tik daudz, tad es zinu, jā, es kaut ko izdarīju pareizi, ja. Un tajā mirklī, ka tev ir tie tavi sarkanie karogi, tad tu zini, ka kaut kas nebija pareizi. Un tad, kad ir šie sarkanie karogi vienmēr tin filmu atpakaļ, vienkārši skaties, kur tad tu kaut ko izdarīji ne tā, ja, respektīvi, nu, kur tad visticamākais nesakoja savai lēmumu pieņemšanas stratēģijai, ja. Vai nu nepainformēja, kā tur manifestors, vai nu gāja pret vilkmi kā ģenerators, vai nu vienalga, ja. Jebkas no tā visa. Tālūk. Tā kā, labi, vēlreiz tev paldies. Un, jā, tiešām paldies. Paldies, ka biji kopā ar mani.